Pirms 3 diennaktīm es kemperi atslēdzu no ārējā 220 voltu barošanas, bet kaut gan vidējais patēriņš ir 7,6 ampēri visu laiku. Tur ir rūteris darbojas, video novērošana un tā tālāk. Un šeit ir grafiks, kādā veidā atspoguļojas tās paņemtās amperstundas no akumulatoriem. Kopīgā akumulātoru ietilpība šobrīd ir 1140 amperstundas. Var redzēt, ka 3 diennaktīs šādā te režīmā 457 amperstundas ir paņemtas. Tas ir kāda, kaut kur ar pusi un trešdaļu, acīm redzot. Un kā mainās spriegums un patēriņš. Ja spriegums litija akumulatoriem sākumā bija 13,24 volti, tad tagad tas ir 12,99 volti. Šobrīd, tagad vakarā tur 5,1 ampērs ņemās. Bet krītās arī starter akumulators nedaudz. No 12,78 voltiem nokrities uz 12,66 volti. Tātad pa 0,1 voltu nokrities. Vai tiešām tur būtu kāds patērētājs uzsēdināts uz startera akumulatora? Nezinu. Bet tagad gan startera akumulators, gan litija akumulatori var automātiski izsaukt pieslēgšanos pie sadales tīkla, pie ārējā 220 voltiem, un tā robeža uzliktā startera akumulatoram ir 12,5, tad viņš izsauks pieslēgšanos automātisku. Uz šiem te litija akumulatoriem es uzliku automātisko pieslēgšanos pie 12,0. Tas ir vēl ilgi. Un šeit vienā grafikā varēja redzēt, kad notika pēdējā ņemšana elektrības no sadales tīkla. Tas bija, kad tas bija 11. decembrī un tālāk 0,00. Es neko no ārpuses neņemu. Un šis ir Node-RED algoritms, kas pieslēdz pie ārējā 220 voltiem kemperi. Kā es to izdarīju? Šeit ir litija akumulātoru spriegums, un es nolasu startera akumulātoru spriegumu. Tad var redzēt, ka litija akumulatoriem ir 12,99, starterim ir 12,65. Un šeit ir tāda sprieguma salīdzināšana. Ja nokritīsies zem 12,0, tad pados signālu uz tādu smart switch, pados vieninieku, bet ja spriegums sasniegs 14,3 voltus, tad uz to smart switch pados nulīti, tad iekārtā, kam ir relēja izējas, un savukārt tas sīkais relējs pārslēdz 40 ampērīgu relēju, kas slēdz klāt pie sadales tīkla, un var izsaukt pieslēgšanos pie sadales tīkla arī startera akumulators pie 12,5 voltiem. Viņš arī uz to pašu smart switch var padot vieninieku un paprasīt, ka vajag pieslēgšanos. Bet, ja ir uzsākta lādēšanās kemperim no 220 voltiem, tad startera akumulātoru var atslēgt no lādēšanās ātrāk. Jo, ja, piemēram, litija akumulators jālādē varbūt, ka pāris diennaktis, tad startera akumulātoram ir tā uzlikts, ja spriegums pārsniedz 13 voltus, tādā gadījumā viņš atslēdzās. Un tālāk jau turpina tikai lielie litija akumulātori lādēties. Un te, ja nokrītās zem 12,8 šeit, tur bija 12,5, tad mēs atļaujam lādēties. Ja nokrītam zem 12,8, tad atļaujam lādēt startera akumulātoru, bet ja startera akumulātora spriegums nokrītās zem 12,5, tad viņš taisa to piespiedu pieslēgšanos pie sadales tīklā. Tā bija. Tad tas ir algoritms, kas
atļauj vai neatļauj lādēties starter akumulatoriem. Un šis algoritms ir, kas ieslēdz tā saucamo ekonomisko režīmu. Jo, ja litija akumulātora spriegums ir nokrītās zem kaut kāda uzdotā robežas, zem 13,4 volti, tad ieslēdzās tā saucamais ekonomiskais režīms, un tādā gadījumā kemperī tiek atslēgti daļa no patērētājiem, tādi nebūtiski. Piemēram, atpakaļ skata ekrāna tas monitors tiek atslēgts, daži ventilatori atslēgti, un es izdomāšu, ko vēl atslēgt ekonomiskā režīma gadījumā, ja elektrības ir maz. Un ja nav ekonomiskais režīms, tas ir virs 13,6 voltiem, tad kemperī viss tās iekārtas, ko es gribu ieslēgt, tas arī varēs tikt ieslēgtas. Un šeit ir viens algoritmiņš, kas ieslēdz ventilatoru blakus Serbo GX iekārtai. Tur zem apšūma ir Serbo GX un Smart Solari pāris, un ja temperatūra tajā vietā pārsniedz 29 grādus, tādā gadījumā tiek ieslēgts ventilators. Ja temperatūra ir mazāka pa 29 grādiem, tad tas ventilators tiek izslēgts.